priekš mums ir liela nozīme, ko mēs ēdam. Tieši šobrīd mēs griezīsim maizi apaklaips. Mēs mērēsim ar sviestiņu. Jā, tā ir īpaša maize. Tikai tāpēc, ka tur ir maz ogļhidrāti, bet ļoti bagāta maize ar olbaltumvielām. Kas ir, teiksim, viņi ir vairāk aizstāja jau kā ēdienreizi un tiešām ir ļoti veselīgi. Viņai praktiski nav miltu, nevis praktiski, bet tiešām nav miltu nekāda, un vairāk viņi sastāv no graudiem. Mēs ar Aitu uzēdīsim un nogaršosim. Šeit man arī ir biespiens, ko es sajaukšu ar krējumu nedaudz, kas arī ir, teiksim, ļoti veselīgs un uz maizītes var uzlikt tieši biespienu ar dārziņu, zaļumiņiem. Un mēs jau to maizi esam ēduši un viņa tiešām ir garšīga. Nopirkt var ne visur, bet tas jau noteikti ir normāli, jo labas lietas nemaz tik viegli nevar atrast. Jā. Te ir sieriņš ar šķiķīti un nobaudīsim, pieņemsim zaļumiņus. Var arī medu uzlikt, kā saldējā ēdienā. Tiešām ir garšīgi. Es viņu bieži ēdu un lieku bērniem ēst. Kopāši. Biespienu. Ko tu? Mīlu maizi. Jā, sviests, ievārīgs, garšīgi, veselīga maize. Ne? Tieši tā. Jo mēs varam ēst veselīgi, neēst baltmaizi, bet mēs varam, tieši otrādi, mēs varam ēst neveselīgi un ēst baltmaizi ar to pašu, bet mēs tagad ēdam ļoti veselīgi un ēdam šo papaklēpu, kurš tiešām mums dos enerģiju un bagāts ar olbaltumvielām. Un to var ēst vakarā ar tikai vienu pašu to maizīti. Labi. Paldies. Paldies.